Nākamais efekts, par kuru mēs runāsim, ir path. Ja mēs paņemam pirmo mūsu robotiņu, atveram efektus, tad path sadaļā mēs redzam 3 path elementus. Ņemam pašu pirmo, offset path. Kas te notiek? Būtībā mēs paplašinām mūsu objekta kontūru uz visām pusēm. Kur ir kontūra, tur mēs viņu paplašinām, kur nav nepaplašinām. Tāpat kontūrai var būt negatīva vērtība. Un tad mēs skatāmies, kas mums sanāk. Sanāk kaut kas interesants, bet nedomāju, ka mēs varam ar sarežģītiem objektiem paredzēt, kā tas mums izskatīsies. Paskatīsimies, kā tas izskatās ar primitīviem objektiem. Tātad man ir 3 figūras. Ja es eju uz offset path, tad mēs redzam, ka mums visam parādās kontūra, kas par noteiktu milimetru skaitu iet ārpus mūsu robežām. Pamēģināsim iedziļināties. Mēs varam mainīt kontūras attālumu no mūsu objekta. Mēs varam mainīt to, kā izskatīsies stūrīši. Šai gadījumā viņi ir asi, tagad viņi ir apaļi, un mēs varam viņus uztaisīt apcirstus. Šis te meter limit strādās tikai tad, ja mums te ir ieslēgts meter. Tas ir asi stūrīši. Kā viņš darbojas? Šajā gadījumā man ir 4. Ja es paņemu šito te objektu, paņemu Direct Selection Tool un kustinu vienu stūrīti, tad jūs redzat, ka man stūri ir asi. Un šitais te asums ir, lūk, šitik te garš. Ja mēs mainīsim šito te limitu, piemēram, uz 40, šis stūru garums mainīsies. Tagad paskatīsimies uz šo objektiņu. Mēs ejam sadaļā Appearances. Šajā sadaļā mums ir viss par šo te objektu. Mums ir kontūra, kura ir 2 mm bieza, kuru mēs varam uztaisīt biezāku. Mums ir kontūras krāsa, piemēram, zilu uztaisīšu. Tāpat mums ir aizpildījums, kuru es arī varu mainīt. Tam nav nozīmes. Bet mēs varam uztaisīt, piemēram, jaunu kontūru. Lūk, viņa parādās te. Nomainīsim viņas krāsu, piemēram, pret zaļu. Un šai kontūrai es varu pielietot efektu offset path. Lūk, viņš man parādās. Es varu šito kontūru aizdzīt tālāk, pielikt viņu tuvāk, noapaļot, piemēram, viņai stūrīšus, un tas viss ir viens objekts. Tāpat, ja es gribu uztaisīt šeit pa vidu, piemēram, sarkanu kvadrātiņu, es paņemu jaunu aizpildījumu, add new fill, uztaisu, piemēram, viņu sarkanā krāsā, pagaidām viņš ir tāda paša izmēra, bet pielietojot to pašu offset path, es varu pievienot viņam negatīvu vērtību, un viņš būs mazāks. Un tā mēs varam apstrādāt visas mūsu objekta sadaļas. Gribu mainīt savu zilo kontūru, piemēram, arī viņu uztaisīt zaļu un uztaisīt nopaļotus stūrīšus, es to varu darīt. Šitā un, piemēram, samazinu līdz šim te izmēram. Ja man kaut kas no tā visa nav vajadzīgs, vienkārši izslēdzam ar atstiņu. Pats būtiskākais ir tas, ka tas ir viens objekts. Lūk, ir viņa oriģinālais rāmītis, mēs viņu varam palielināt, samazināt, viņš atkārto visas mūsu izmēru deformācijas. Un, ja man vajag, piemēram, atgriezt šito te sarkano rāmīti, kas tagad ir taisns stūris, es to mierīgi varu izdarīt. Pēdējais, ko es gribu par šo efektu pateikt, paņemsim šo te zvaigznīti, atcelsim viņas efektus, kvadrātu nokopēsim no citas vietas, atceraties, ka šeit bija pielietots efekts, mēs viņu atceļam, tas ir parasts kvadrāts, un taisu viņa kopiju. No šīs kopijas es uztaisīšu taisnu stūri. Pagaidām es neredzu kontūras, mēs tās viegli pieliekam klāt, un tagad pievērsiet uzmanību lūkam. Šitādu te kontūras atkāpšanās efektu mēs varam panākt arī, ja mēs paņemsim Distort and Transform un Transform efektu. Atcerieties, kā mēs to darījām. Pabīdām nedaudz šitos te marķierus, un mums kontūra atkāpās. Atkāpās, bet mums ir neliela problēmiņa. Proporcionāli ar vienādiem attālumiem atkāpās tikai kvadrātā, jo tas ir kvadrāts. Visas diagonāles ir precīzas. Ja mēs paskatīsimies uz šo objektu, tad mēs redzam, ka šeit ir mazāks attālums nekā šeit. Vēl interesantāk, ja mēs sāksim rotēt šo objektu, jūs redzat, kā iekšējā oriģinālā zvaigznīte pārvietojas pa šito te formu. Precīza kontūra mums te nesanāk nevienā gadījumā. Un te ir tas pats. Šie attālumi ir vienādi, šie arī ir vienādi, bet viņi nav visi vienādi.
Ja mēs gribam vienādu atkāpi, tad mēs ejam uz path un offset path. Un tad šī atkāpe ir vienāda, lai kādu mēs viņu taisītu uz visām pusēm. Outline object. Ja mēs to pielietosim mūsu robotiņam, mēs vispār neko neieraudzīsim. Ļoti jocīgs instruments. Es atradu pielietojumu lūk kādu. Ja mēs paņemam šo te robotiņu, mēs varam viņam parādīt kontūru. Jo reāli attēlam kontūru mēs nevaram ilustratorā uztaisīt. Kādā veidā mēs to varam izdarīt te? Ja mēs attaisīsim appearance sadaļu un izvēlēsimies šeit kontūras instrumentu, mēs varam uztaisīt to kontūru, mēs viņu tik un tā šeit neredzam, bet ja mēs pielietosim outline object, tad mums kontūra parādīsies. Un te mēs varam noteikt kontūras biezumu. Nu, lūk, tāds interesants un savāds veids, lai piešķirtu kontūru attēlam. Nu, un tālāk mēs varam viņu izmantot vēl kaut kā. Mēs, piemēram, varam uztaisīt roughen efektu. Ar tekstu īpaši outline nedarbosies. Ja mēs paņemsim tekstu, pielietojot outline mēs neko neieraudzīsim, bet kontūru mēs varam uztaisīt paši. Tātad šai gadījumā mums ir tikai melns aizpildījums. Ja mēs pieliksim biezumu kontūrai, nu tad mums parādīsies kontūra. Un tad mēs varam izvēlēties sarkani burti, un kontūra būs, nosacīti zaļa. Tikai tā kā man ir mazi burtiņi, tad 0,3 izskatās diezgan labi. Bet tas nav saistīts ar outline object, tas ir vienkārši appearance sadaļa. Pēdējais šīs sadaļas efekts ir outline stroke. Arī ļoti interesants instruments, arī maz izmantojams. Ja mēs to izmantosim šeit, mēs atkal nekādu efektu neieraudzīsim. Lai ieraudzītu efektu, paņemam kaut kādu, piemēram, elipsi vai apli, uzvelkam un noņemam aizpildījumu. Kontūras biezums, lai ir, piemēram, šāds. Un es viņu uztaisīšu melnu. Arī šajā gadījumā pielietojot šo te outline stroke nekas nesanāks, bet ja mēs aiziesim uz object un nospiedīsim expand appearances, tad mums parādās outline, tas ir ārējā līnija, gan pa ārpusi, gan pa iekšpusi. Te jau kaut ko interesantu var panākt. Piemēram, mēs paņemam direct selection tool, paņemam šo te punktu un pavelkam viņu uz kaut kurieni. To pašu mēs varam darīt ar augšējo punktu. Un, piemēram, pārkopēsim šo te sējiņu, lūk, mums ir kaut kāds efekts. Tālāk jau ir mūsu fantāzija, kā mēs izmantojam šādu efektu. Nākamā efektu grupa, par kuru mēs parunāsim, ir Pathfinder. Šie efekti darbojas tikai ar grupām. Tātad, ja mēs esam sagrupējuši mūsu sējiņu un mēs ejam uz Pathfinder, mēs kaut ko atradīsim, bet efekts būs diezgan nesaprotams, jo mums ir komplicēta figūra. Lai padarītu to vieglāk saprotamu, mēs paņemsim kvadrātu. Ja viņam ir sākotnēji pielietoti kaut kādi efekti, mēs tos atcelsim, un klasiski uztaisīsim, piemēram, rāmīti melnu un nokopēsim pašu kvadrātiņu. Un nokrāsosim otro kvadrātu citā krāsā. Un, kas ir ļoti svarīgi, sagrupējam. Ctrl-G. Tagad, ja mēs ejam uz Pathfinder, paņemam jebkuru no efektiem, šajā gadījumā mēs paņēmām pašu pirmo efektu. Ja mēs atvērsim appearance sadaļu un noklikšķināsim uz add, tad mēs ieraudzīsim to pašu sarakstiņu, kas mums bija šeit. Mēs varam izvēlēties starp visiem efektiem. Ātri pārskriešu pāri un pastāstīšu to, ko pats zinu. Add apvieno divas formas vienā, intersect parāda tikai to daļu, kura ir apvienojusies abām formām, exclude izgriež to daļu no abām formām, kuras pārklājas, subtract izgriež no viena objekta otru objektu. -back, tas ir no augšējā objekta nogriež apakšējo, divide sadala divus objektus trijās daļās, trim ir griešana, merge apvienošana, crop arī sava veida izgriešana un outline tas ir kontūras. Apakšējie trīs režīmi vairāk darbojas ar krāsu. Katram šim te režīmam ir cita formula, pēc kura viņš sajauc pārklājošos objektu tumšākos vai gaišākos pikseļus. Ja mēs nosacīti paņemam šito te efektu, tas, ko mēs redzam, ja mēs paņemsim Direct Selection Tool,
visas darbības paliek tādas, kā bija senāk. Tātad mēs varam nopaļot stūrīšus, mēs varam pievienot, teiksim, punktus un tā tālāk. Savukārt, ja mēs aiziesim uz sadaļu Object un nospiedīsim Expand Appearances, tad mums būs iespēja atdalīt šīs te daļas vienu no otras. Ņemam Direct Selection Tool un lūk mums ir viens objektiņš un lūk mums ir otrs objektiņš. Nākamais efekts ir Rasterize. Tagad es esmu izdalījis seiņu, mēs ejam uz Rasterize efektu un skatāmies, ko viņš dara. Būtībā viņš pārveido vektoru objektu par raster objektu. Šajā gadījumā mēs varam izvēlēties, vai tas būs RGB vai, piemēram, pelēks. Mēs varam izvēlēties kvalitāti. Ja mēs skatīsimies uz šo te darbu tikai ekrānā, tad 72 pikseli pietiek. Ja mēs gribam izprintēt augstā kvalitātē, tie ir 300 pikseli. Ja mēs gribam ne tik smagu failu, tad mums derēs arī 150 pikseli. Spiežam OK, un mēs redzam, ka mums ir palicis viņš pirmkārt melnbalts, otrkārt viņš ir palicis pikseļains. Šajā režīmā mēs varam ieiet atkārtot, ja mēs atvērsim Appearance sadaļu un noklikšķināsim uz Rasterize, tad mēs varam ieiet un vai nu nomainīt izšķirtspēju, teiksim, vēl vājāku uzlikt 72 pikseli, un pie reizes parādīšu, ka jūs redzat, tagad mums ir asa pikseļu līnija. Ja mēs nospiedīsim Art Optimized, tad mēs izpludināsim tās vietas, kur viena krāsa satiekas ar citu krāsu. Un tas izskatīsies apmēram tā. Labums tam, ka tas ir efekts, ir tas, ka mēs jebkurā brīdī viņu varam atslēgt. Un mums ir mūsu vecais darbs, kas ir veidots vektoru grafikā. Izdomājām kaut ko pamainīt, mēs to varam darīt uzreiz. Uzreiz arī pateikšu, ka mēs varam izvēlēties, vai mums fons būs balts vai caurspīdīgs, un kāda būs kontūra. Teiksim, šajā gadījumā gandrīz 5 mm kontūra apkārt visam objektam. To es ņemu nost, spiežu OK, un mēs redzam mūsu figūru tikai rasterizētu. Negribam rasterizētu, atslēdzam to šeit. Mēs varam rasterizēt mūsu objektiņu arī lūk šeit Object un Rasterize. Bet tad, kad mēs to būsim izdarījuši te, tas vairs nav efekts, un mēs nevaram atkāpties atpakaļ. Tātad mēs to esam rasterizējuši, un pēc faila saglabāšanas mēs arī ar Ctrl+Z vairs neko neizdarīsim. Tas ir jāņem vērā. Un te jūs redzat, ka parādās arī kontūra balta. Tāpēc, protams, ka labāk izmantot tieši efektu. Nu, ko ķeramies pie nākamās efektu grupas, un tie būs Stylize efekti. Skatoties šos efektus, mēs izmantosim gan tekstu, gan figūru mūsu, gan kvadrātu parastu, lai būtu redzams, kā tas iedarbojas uz visiem šiem objektiem. Šajā gadījumā es ar Shifta palīdzību izdalu visus šos 3 objektus, eju uz efektiem, uz Stylize, un mēs ņemam Drop Shadow. Pašā augšā ir režīms. Viņos es tagad negribētu iedziļināties, bet īsumā tas ir tas, kā ilustrators jauc 2 objektu pikseļus, kuri atrodas viens virs otra. Lai pārāk te neiedziļinātos, mēs varam vienkārši iziet cauri un paskatīties, ar ko tie efekti atšķiras. Jūs redzat, kā viņš ietekmē tos objektiņus, kuri nav izdalīti. Šobrīd es atstāšu Multiply un skatāmies, ko mēs te varam darīt. Pirmais ir opacity, tas ir necaurspīdīgums. Ja mēs pacelsim līdz 100%, mums būs izteiksmīga ēna. Ja mēs laidīsim lejā, tad tā ēna būs nedaudz caurspīdīga, līdz 0%, kad viņas nebūs vispār. Tālāk mums ir atkāpe pa X un pa Y asi. Mēs varam ar bultiņām uz augšu uz leju padzīt ēnu vairāk pa labi, pa kreisi uz augšu uz leju. Tieši tas pats notiek arī tekstam. Un blur ir izplūdums. Vai mēs vairāk izpludinām mūsu ēnu, vai mēs viņu padarām asāku. Un ja mēs viņu pavisam asu iztaisām, tad mēs redzam, ka mums ir tekstam ļoti kontrasteina ēna. Jūs jau pamanījāt zaļo krāsu. Protams, mēs varam izmantot jebkādu mūsu ēnas toni jeb krāsu.
Bet, ja mēs nospiedīsim uz darkness režīmu, tad mums būs pelēka ēna. Samazinot no 100% uz leju, mēs iegūsim ēnai objekta krāsu. Mums ir iespēja samazināt līdz -100. Atstāšu 100%, un vēl tas ir pirmais rastra efekts. Ja mēs pievilksim tuvāk, tad jūs redzat pārēju, un šeit jau parādās pikseļi. Katram pikselim sava krāsa. Atceraties, ka veidojot jaunu failu, mēs izvēlamies, kādu mēs gribam izšķirtspēju rastra efektiem. Tagad mums stāv 300 pikseļi, bet mēs to varam mainīt, tad mēs ejam uz efektu un Document Raster Effect Settings. Un šeit mēs varam izvēlēties vai nu zemāku izšķirtspēju, vai nu citu, un ierakstīt paši. Nākamais stylized efekts ir feather, jeb izplūdums. Te nav ko daudz stāstīt, tas vienkārši izpludina mūsu objekta maliņas. Ja es ceļu uz augšu, es izpludinu savu objektu par 21 mm no visām pusēm. Jo lielāks objekts, jo viņš tiks mazāk ietekmēts ar šādu izpludinājuma veidu, un teksts pazūd jau pēc 3 mm. Ja, tāpēc es atstāšu 1 mm, un mēs varam iet tālāk. Nākamais efekts ir inner glow, jeb objekta spīdums. Kā tas darbojas? Pirmkārt, te mēs arī varam pārslēgt slāņu režīmus, un jūs redzat, ka kaut kādas izmaiņas mums notiek uz perimetra līnijas. Tāpat mēs varam mainīt pakāpi, cik tas mūsu spīdums būs izteiksmīgs. Ja mēs aizdzīsim līdz 0, tad viņa nebūs vispār. Nu, un lai tas būtu labāk redzams, pacelšu izplūduma rādiusu līdz 4 mm, un šeit mēs ierakstīsim, teiksim, kaut kādus 80%. Tāpat mēs varam nomainīt krāsu. Šobrīd mums gan fons ir balts, gan spīdums ir baltā krāsa. Ja mēs uztaisīsim kaut kādu maģentu, tad jūs redzēsiet, kā tas izskatās realitātē. Tad mēs nedaudz izpludinām mūsu maliņas, un to vietu aizņem mūsu parādītā krāsa. Ja mēs izvēlēsimies no centra, tad tas būs pretējais efekts. Mums maģenta būs visur, izņemot spīduma vietu uz perimetra. Un uzreiz nākamais efekts ir outer glow, tas ir ārējais spīdums. Principā tieši tas pats, kas ēna. Šajā gadījumā mums ir melna krāsa, es izvēlos, ka tā ēniņa, jeb spīdums uz ārpusi ies par nosacīti 4 mm, arī, kā jūs jau atceraties, mēs intensitāti varam noteikt no 0 līdz 100% un izvēlēties dažādus režīmus. Un, protams, arī krāsu. Šai gadījumā es paņemšu zilo krāsu, un mums ir zils spīdums, it kā viņš nāktu no aiz objekta. Spēlējoties ar režīmu, mēs varam redzēt, kā tas ietekmē tos objektus, kuri trāpās zem šitā te zilā spīduma. Šai gadījumā tikai lūk šie roku aplīši. Pirmspēdējais efekts – round corners. Varētu domāt, ka tas darbojas tikai ar kvadrātu, bet īstenībā tas efekts ir diezgan interesants un ļoti, ļoti vienkāršs. Šajā gadījumā mēs redzam, ka mums ir tikai viena funkcija – nopaļot stūrīšus 7 vai vairāk milimetri robežās, vai atstāt viņus pilnīgi asus. Pilnīgi asus nesanāks 0,004, bet, ja kvadrātu mums vienkārši tiek nopaļoti stūrīši, tad robotiņam mums parādās nopaļojumi uz acīm un citām daļām, un teksts arī ļoti interesanti izskatās. Mēs viņam piešķiram kaut kādu savdabīgumu. Un pats pēdējais ir scribble, arī ļoti interesants efekts, un viņš varētu noderēt, lai parādītu dažādus izgatavojamā objekta variantus. Izvēlamies scribble, un mēs redzam, ka tas ir švīkas, un mums ir dažādi režīmi. Es pārslēdzos ar klaviatūras bultiņām, te mēs redzam bērnišķīgs zīmējums, ciešs, brīvs, un citi veidi. Šeit ir as, šeit ir skičveidīgs, un dažādi varianti, kā mēs skici varam uztaisīt. Zigzags un tā tālāk. Es atstāšu default. Mēs varam izvēlēties, kāds būs mūsu skicēšanas virziens, un šos režīmus es ieteiktu vienkārši patestēt. Ar pirmo režīmu mēs aizbraucam par 20 mm no mūsu oriģinālās kontūras, mūsu štriha virzienā.
Tas principā labi izskatās tikai kvadrāta gadījumā, bet ja mēs to darīsim nedaudz, tad tas varētu izskatīties labi arī sejas gadījumā. Lai tekstu varētu salasīt, mums vajag atkāpties, teiksim, par 1 milimetru, nevis vairāk. Tāpat mēs varam atkāpties uz iekšpusi no kontūras. Katram šitam te efektam ir variācijas līkne apakšā. Šeit ir izlocījums ar variācijām un šeit ir atstarpes ar variācijām. Viņas palielinot, mēs palielinām atkāpes no līnijas. Šai gadījumā no pamatlīnijas viņš atkāpjas līdz 13 mm. Nākamais ir līnijas platums. Nu, mums tagad ir milimetrs, 2 mm, viņa jau izskatīsies ne kā līnija, bet kā aizpildīts objekts. Tāpēc es atstāšu nedaudz. Curviness, tas ir izlocījuma rādius. Jo vairāk es ceļu uz augšu, jo lielāks rādius man parādās stūros. Un tāpat mums ir variācijas. Attālumi starp līnijām. Es viņas varu samazināt un beigās mums paliks tikai viena līnija. Un mēs tāpat viņas varam pataisīt ar vien ciešākas. Tad, kad jūs šito darīsiet, uzmanīgi netaisiet šeit nulles vērtību, citādāk jūs uzkārsiet ilustrātoru. Vieninieks tas ir minimums. Un variācijas šeit. Un atkal, ejot atpakaļ, neaizejam līdz nullei. Par stylize efektiem tas arī būtu viss. Pirmspēdējais efekts ir SVG filtri. Atkal izdalīsim gan kvadrātu, gan sējiņu, gan pašu uzrakstu un ejam izvēlamies SVG filters. Būtībā daudz es par to pateikt nevaru, jo es tos neizmantoju, bet šie filtri tiek izmantoti veidojot HTML kodu. Tātad būtībā web objektu veidošanai. Jebkurā gadījumā mēs varam iet viņiem cauri un paskatīties, kā mainās mūsu darbs. Dažos gadījumos viņš izskatās pat pavisam neslikti, tā teikt, veidojas ēniņas un efekti, kurus mēs principā līdz šim esam redzējuši. Ja mums ir izvēlēts kaut kāds efekts, nospiežot uzlūk šo te FX zīmīti, mēs redzam šī te efekta kodu. Ja mēs strādājam ar web objektiem, mēs šo kodu varam pārrakstīt un izveidot savu efektu. Un pats pēdējais efekts ir Warp. Atkal visu izdalu, eju uz Warp un izvēlamies pašu pirmo. Te mēs varam surfot starp visiem efektiem. Tātad būtībā tas ir mūsu objekta liekšana. Šajā gadījumā mēs veidojam arku, arka uz apakšu, arka uz augšu, arka no apakšas un augšas, izspiesta uz abām pusēm un citi objektiņi, gliemežvāks, karoks, vilnis, zivtiņa, paaugstinājums uz labo pusi, zivs acs, piepūsts, saspiests un šitā saspiests. Ja mēs izvēlamies, piemēram, pirmo, tad mēs varam izvēlēties, vai tas ir horizontāls efekts vai vertikāls. Te mēs varam mainīt izliekuma koeficientu. Pārslēgšos uz horizontālo, un te mēs varam mainīt perspektīvi un perspektīvi pa vertikāli. Nu, lūk tā, mēs esam izgājuši cauri visiem ilustrātora efektiem, un pats galvenais, lai viņus saprastu labāk, mums vajag pašiem iziet tam cauri. Tāpēc paņemiet kaut kādu darbiņu un pacentieties pielietot tam darbiņam vai, teiksim, līnijām vai primitīviem objektiem dažādus efektus. Jo tikai ar praksi mēs iemācīsimies viņus izmantot. Veiksmi darbā!